Labrīt visiem vēlreiz šajā skaistajā, burvīgajā dienā un pirmajā Zoom Duolive apmācībās. Šodien mēs runāsim trīs dažādos blokos ar nelieliem pārtraukumiem, jā, kā iepriekš bija pieteikts. Un pirmajā daļā līderi padalīsies ar to, kas ir mainījies viņu galvās, kas ir mainījies viņu darbos, kas ir mainījies viņu uzskatos, kāpēc varbūt ir lietas, kas joprojām sanāk, kāpēc bija sanācis paskatīties uz šo dzīvi, iespējams, kaut kā savādāk. Un kā pirmo es aicinu padalīties ar savu pieredzi Ingu Arumu. Inga mums ir profesionālā friziere, daudzi zina, varbūt daudzi nezina, ja, bet katram gadījumam apgādinu. Un Inga, labrītiņu, padalies lūdzu. Es zinu, ka savādāk bija sākumā, savādāk bija pa vidu un noteikti savādāk ir tagad. Padalies lūdzu ar savu motivāciju, ar savu pieredzi, ar to, kā notiek ar tevi un kāpēc varbūt. Jā, labrīt visiem! Prieks redzēt, ka mēs esam tik daudz kuplā skaitā, kā jau Ļena stādīja man priekšā, jā, tā tad es esmu frizieri un Dolaipa klubā esmu jau 5. gadu. Kas ir mainījies? Um, es biju ļoti arī, varētu teikt, neteikšu, ka gluži bikla, ja pašā sākumā, bet nu, salīdzinoši noteikti biju arī bikla, un es nebiju droša par to, ko es piedāvāju cilvēkiem, nevis par produktu, ja, bet pat par sevi. Mani ātri varēja ielikt kabatā kā tādu kabatas nazīti, ja, ar tādiem teicieniem, kad, kas ražo? Nu, Polija ražo. Ak, Polija, nu jā. Bet šobrīd es zinu un varu teikt, jā, tas ir tepat Eiropā. Mums ir kontakts ar kompānijas īpašniekiem. Mēs varam aizbraukt klātienē, apskatīties, jā, un komunikācija notiek pa tiešo, un tas nesadārdzina produktu piegādi, ja. Tas nav aiz okeāna, tas ir tepat Eiropā. Ja, šī ir mana pārliecība, un to neviens nevar vairs sakaut. Ja, tā kā, un vēl kas ir, es esmu iegūst imunitāti pret atteikumiem. Dot un lūgt, tas ir pa daudz. Mans uzstādījums ir tas, ka es dodu cilvēkiem, ja, nevis lūdzos, lai viņi paņem. Ja viņam vajadzēs, viņš paņems. Ja nevajadzēs, pagaidām nē, bet pagaidām nē. Tātad šī saruna mums var atgriezties noteikti vēl pie tā cilvēka, kā arī bija minēts kādreiz, nesadedzinām tiltus, ja, fuj, sliktais, viņš nepaņēma no manis, tagad es ar viņu nerunāšu un tā tālāk, ja. Noteikti atgriežamies pie tā cilvēka, jo situācijas dzīvē mainās. Un vēl man tāda priecīga sajūta ir, ka man parādījies ir azarts. Jā, viņš var būt augšā lejā kādreiz, ja, bet tā azarta sajūta parādās tad, kad tu dari. Tad, kad tu dari, kad tu rīko klātienes tikšanās, un tā komunikācija ar ieinteresētiem cilvēkiem. Tas dod to, ģenerē to enerģiju un to azartu, jo sēžot mājās un nedarot, un esot vienam pašam, neejot uz apmācībām, nekas nenotiks. Mēs visi bijām kluba biedri, pēc tam mēs bijām grupas līderi, ja? Bet soli pa solim, pa mazam gabaliņam mēs to varam izdarīt arī, un tā pārliecība par to, ka kompānija aug un attīstās, un kas mūs vēl gaida rudenī, ja? Tas pieliek vēl tādu ķirstītu tortus. Tā kā droši soli pa solim, katrs ar savu varbūt ātrumu, nav visiem jābūt kā raķetēm, ja? Bet mērķtiecīgi soli pa solim neatlaižoties, ja? Un kā arī pēdējā mūsu kompānijas zūmā bija tāds ļoti labs moments, ja, kad teica, minam pedāļus, neatlaižam kājas, ja. Tā kā turam buru un ejam uz priekšu, un viss ir mūsu pusē. Paldies jums! Inga, paldies tev liels. Starp citu, mīļie draugi, jūs droši izmantojat čata iespējas pakomentēt kaut ko. Ja kādam pēkšņi rodās kādi jautājumi, ja tur ir poga pacelt roku vai arī čatā uzrakstiet. Bet, Inga, es jau tik vienkārši te nelaidīšu prom, kā tu pati saproti, ja, jo es redzu, ka daži pat sēž un pieraksta, es pat pati pierakstu, ja, dažas lietas arī tas, ko tu arī mini, absolūti tev piekrītu par to, ka tikai darot pazūd tā nedrošība, ja, rodās tā pārliecība, atrodas vārdi, tu sāc atkal pārliecināti runāt, un tieši tā kā mēs tikamies nesen Rīgā, jā, skaistu meistarklase, kā tu teici uzreiz, es redzu, ka cilvēkiem interesē. Bet es tev teikšu, es dzirdēju un redzēju no otras puses. Es redzēju, kā tu to pasniedz. Tu pasniedz ieinteresēti, un tāpēc cilvēkiem interesē. Tu pasniedz droši, un cilvēkam nerodās šaubas. Tu pasniedz Tā ir. sistemātiski, un cilvēkam nav jautājums, vai man vispār vajag. Viņš grib,
Viņš tikai mēģina saprast, ko tieši. Un tad tev arī gatavs risinājums. Tu viņam piedāvā gatavu risinājumu. Bet saki, lūdzu, cik ilgi tev tā sajūta, ka tu vari, ka tev sanāk un ka tev zūd tā nedrošība? Tas jau nerodās vienā dienā, vai ne? Tas nav vienā dienā, tā kā es minēju, mēdz būt kāpumi un kritumi, ja, bet nu, tāds spārnotā sajūta, ko es tā spilgtāk atceros, ja tas parādās kaut kādā, teiksim, tādā pēdējā periodā, ir tas otrais vilnis, varētu teikt, nu, teiksim, šo te visu pavasari, ja, ir tas azarts tāds, protams, arī sākumā ir tas azarts, bet tad, kad tev nāk kaut kāda atteikuma, tad parādās tā aplausiena sajūta un liekas, ai, nevienam neko nevajag, ja, bet to nevajag ļaut tam ienākt tavā galvā. Un kā Tāpēc, tev kad liekas, kas jādara, lai nebūtu tie aplausieni? jābūt visur un jādara, Jā, vai ne? jātrenējās un jāmācās un jābūt uz visām apmācībām. Vai tu man Tas ir piekritīsi, tas moments, jā, ka brīžiem tu sadzird vienu vārdu, un tu viņu sāc lietot, un tu vārdi vai frāzi, un cilvēks arī savādāk reaģē? noteikti, jā, noteikti. Ir jāsaprot, kā runāt un ko runāt, bet tā sajūta jau ir tā iekšējā sajūta. Jā, tā Jā, sajūta pilnīgi noteikti, un ziniet, par ko es šobrīd uzreiz padomāju, kad mēs ar līderiem nebijām runājuši, ko tieši viņi teiks. Bet man ir tik kolosāla sajūta, ka es zinu, ka es jebkuram varu šobrīd pajautāt, un viņš atbildēs. Mums nav iepriekš jāiestudē, mums nav jāsagatavo, bet tas arī treniņu rezultāts. Vai tā, Inga? tā ir viennozīmīgi, jā. Jā, un Tā nedrošība pazūd darot. Tieši tā. darot, jā, es šobrīd pat gribētu pierakstīt, jā, kad daram, daram un daram, mācamies, klausamies, pamainam vienu vārdu, tas tāpat kā mēs runājam, kad es nesaku cilvēkam, nu, tad ejam reģistrēties, vai pieņemsim, nu, tagad ceļš uz reģistrāciju, jā. Es vienmēr saku, varam noformēt pirkumu, es to varu palīdzēt, skan savādāk. Jo Nu, jā, daudziem savā. uzreiz, es negribu nekur, man nevajag nekur nekādas reģistrācijas. Ja? Nu, labi, tā ir citas sarunas tēma, bet jebkurā gadījumā darot, būt klāt, vai es pareizi sapratu, ka šādi būtu tavas pieredzes ieteikumi? Jā, es domāju, ka cilvēkam jādod ir tā brīvības sajūta, ja, kad viņš pats izvēlās, nevis mēs viņa vietā izvēlamies, ja. Un vēl ko es gribēju piebilst, ja, ka nevajag likt tādas konkrētas cerības uz konkrētu cilvēku, ja tagad viņš ir tīkla mārketinga speciālists, tagad es viņu piereģistrēšu, un viņš tagad darīs man, viņš būs tas zelta teliņa, kas man nesīs to naudu, ja, un tās dolāru zīmītes vai eiro zīmītes acīs cilvēki ierauga un sajūt. Ir galvenais ir tā sajūta, ka cilvēkam iedod iespēju veselībai, finansiālai veselībai, un jā, viņš arī ar prieku paņems to dāvanu, ko mēs nesam viņam. Tam es Tāda arī ir tev man. pilnīgi piekritīšu, jo es domāju, arī visi, kas šobrīd klausās, pamās ar galvām, jums noteikti tā ir bijis, ka jums kāds nāk un kaut ko grib jums piedāvāt, bet jūs jau jūtat, ka tam cilvēkam vajag jūs un jūsu naudu. Ja? Ne jau vēlme palīdzēt, ne jau vēlme kaut ko iemācīt vai iemācīties, ja? Viņam vajag jūs, ja jūs kādu šādi, varbūt zemapziņā kaut kur izmantojat, ja? Cilvēks to jūt. Līdz ar to vienkārši tieši tā kā Inga saka, palaižam to domu, dodam to iespēju. Atcerieties, Tomašs Zabāvējs nenogurdināšu teikt, kā viņš stāstīja čai, kofi, vajag, nevajag, droši, ejam pie nākamā. Jā, paldies tev, Inga, milzīgs paldies par tavu Liels. pieredzi. Un kā nākamo es gribētu paaicināt Ingu Vinovsku, lai arī viņa padalās savā pieredzē. Inga, labrīt! Labrīt! Так, сейчас я тебя Так, тоже да, запиную, как tagad saka. пинуешь? Хорошо. Ну, ты уже рассказывай. Я Поделись, могу, пожалуйста, да. своим опытом. Да. Доброе утро всем. Очень рада, что у нас случилось это мероприятие онлайн, потому что тот, кто не мог вживую присутствовать, имеет возможность посмотреть все это вместе с нами. Вы знаете, очень интересно, я сижу, улыбаюсь, потому что многое, что сказала Инга, это и мой опыт, абсолютно. Первые шаги – это, конечно, неуверенность от того, что ты привык делать свое дело качественно, я люблю углубляться в процессы. И вот здесь началось у меня то же самое сомнение, я еще недостаточно знаю. Я еще недостаточно знаю, я еще недостаточно знаю продукты, как они работают.
и я не специалист в сетевом, и как мне приглашать, да, как на Мгм. меня смотрят, верят ли мне, не верят, вот это. Поэтому шла только через знакомых, и поэтому шло это, ну, не быстро. Но я тогда не буду говорить, потому что то, что говорила Инга, то же самое у меня было. Но к чему я пришла вот буквально недавно, а, к встречам с людьми, и как я поняла, как это для меня работает. Для меня сработал момент, когда я нашла человека, с которым мне легко организовывать совместные встречи. Инга, А, извини, пожалуйста, а как ты да? познакомилась с этим человеком? Я не просто так спрашиваю, С я этим знаю эту историю. человеком, да, Да. я познакомилась на одной из выставок, куда Лена пригласила меня к соучастию. Вот, и там буквально с рядом со стендом была художница, которая стояла со своими работами. Которые вы спели с первой минуты, добавлю от себя. Спелись. Ну да, бывает, когда люди на одной волне, да, мне очень понравилось ее творчество. И мы так с ней познакомились, немножко пообщались, и в итоге у нас это вылилось, ну, в такое совместное творчество. Мы стали делать и запланировали на будущее такой формат, когда творчество и дуалайф совместно в одном мероприятии. И оказалось это действительно интересно, потому что есть люди, которым интересно творчество, прийти там что-то поделать. Это недолгое мероприятие, это было все равно 2 часа у нас по факту. Люди, которых заинтересовала, например, косметика, ну, может быть, а может и не быть, да, косметика дуалай. И в итоге, что я могу вам сказать, по итогу люди интересовались не только косметикой, а даже в большей степени продуктами для здоровья, хотя для образца у меня было всего коллаген и витаци как нутрицептики, помощь в косметике, красота изнутри и снаружи. И по итогу было человек, который подключился, были люди, которые хотели сделать заказы, и они сделали. Пришли люди, которые выпали из дуалайфа уже год, может быть, 2, и они решили возобновить свою деятельность. Понимаете, вот это очень важно. Важно, когда людям интересно, куда прийти. Да? Не просто я вам расскажу что-то, а вот я поняла, что очень здорово, когда у тебя есть опять же, на той же встрече человек, который тебя поддержит, перехватит, да, вот что-то в какой-то момент. И было очень здорово, что люди сами начали говорить, а я пробовал этот продукт, а я когда-то а, использовал, но вот почему-то ушла, да, ну как-то. Да, вот это вот момент, когда другие люди видят, что есть отзывы, и есть желание присоединиться. Это меня тоже порадовало, и это очень здорово. И, Мгм. конечно же, опять, надо идти на эти встречи, вот для себя говорю еще раз, без ожиданий, что кто-то присоединится. Инга тоже об этом сказала. Не надо, убери ожидания. У тебя тогда именно появляется энергия и желание говорить, да. Вот это, пожалуй, такой вот основной такой момент, который вот именно свежий такой, да, а все остальное я просто согласна с Ингой. Когда мы делаем, у нас появляется энергия. Энергия только от движения. Только. Знаете, даже физическое движение. Если сидишь там из комнаты в комнату, с работы на работу, все, больше ничего нет. Нет этой энергии. Нет энергии подъема, творчества этого. Да? Я считаю, что Dual Life это тоже творчество. На самом деле. Творчество. Да? Мгм. И опять же мы можем говорить о своих уникальных продуктах. Опять же, у меня были те же возражения, что это Польша. Да, Польша, скепсис. Но когда ты говоришь, что да, это польские продукты, но продукты инновативные. Вот я сразу же начинаю говорить, например, о жидких формулах, да, и многим откликается, потому что люди, оказывается, далеко не все любят принимать ну, в капсульных формулах, да, гораздо легче. Вот на данной встрече, на последней, это 100% было. Больше 50% людей сказали, да, мне тоже нравятся жидкие формулы. Мгм. Ну, каких-то добавок принимать. Так что, пожалуй, для меня главный вывод – ищите людей, с кем вам будет легче. Если вам одному сложно, достаточно, да, а это бывают разные моменты.
Вот, всегда лучше с кем-то, у кого тоже есть такой вот потенциал объединять людей и быть вместе. Это сегодня женской энергии многим не хватает женщинам. Именно они идут на это. И это я слышала и после отзыва, да, что спасибо большое, потому что именно женской энергии нам не хватает в повседневной жизни. Инга, Ну вот, спасибо пожалуй, тебе да. огромное за Да. такой отзыв. Я уже вижу в чате, да, что многие абсолютно с тобой согласны, очень ценные твои комментарии. Скажи, пожалуйста, как тебе было первый раз самой вести встречу? Вы знаете, я думала, вот да, это была вот совершенно первая встреча, где я без поддержки, я в основном присутствовала, высказывалась, да, но чтобы вести, и да, так получилось, что, Лена, спасибо тебе за твое предложение, что ты сказала, если надо, я буду. Ну, я понимаю, тебе ехать из Елгавы в Ригу, но это тоже надо как бы Ну, это не думать. Даугавпилс, если надо, я буду. Да, Да. ну да, ты так и говоришь. Я сказала, нет, спасибо большое, я постараюсь, ну когда-то же надо. Мгм. Вот. И да, и я удивилась. Вот еще момент. Мы когда встретились, мы сначала сели за большой стол, выпили чай, кофе, это было быстро. Мы чуть-чуть познакомились, и потом перешли к делу, и это немножко как бы тебя успокаивает, ты видишь людей, ты познакомился, и тебя отпускает. Ну, так было со мной, я думаю, что с Мгм. любым нормальным человеком так и происходит. Сначала волнение, а когда уходит волнение, все, в общем-то, даже если ты где-то что-то не так сказал, перепутал первое со вторым, скажем, да, что хотел вначале, потом, это для меня, я знаю, что я так хотела сделать, да. Люди не Именно, знают, все равно да. слышат информацию, и ты видишь, когда ты видишь, знаете, живой интерес в глазах, у тебя поток, начинается поток, и Мгм. ты себя чувствуешь, да, хорошо, спокойно и уверенно. А уверенность– это вот то, что дает в конце результат, да, что есть подключение, что опять люди, которые отошли, они заинтересовались продуктом. И Мгм. опять же, они попробовали новый лазезал, они попробовали новый коллагеновый крем, а они действительно, они смотрят друг на друга, а лица сияют. И они Мгм. не сияют не жирным блеском, скажем, да, а сияют изнутри, И они светятся. это замечают не Потому- потому, что ты об этом сказала, а потому что они реально это видят в Абсолютно, зеркало, да? абсолютно, да, да, Да. да. Инга, спасибо тебе огромное за твой опыт и за то, что ты набралась смелости. И я знаю, что дальше будет только легче, веселей и удачней. Спасибо. Un Да, tagad es спасибо. gribētu paaicināt Svetlanu Simjonovu, jā, ko daudzi zina, mūsu lieliskā ārste vai daktere, kā nu kurš, jā, daktere Sveta, tas jau es dzirdu, bieži tas notiek, jā. Sveta, padalies lūdzu ar savu pieredzi. Kas ir mainījies, kas ir bijis, kā ir tagad? Jā, labdien! Tātad es esmu Svetlana Simjonova, ģimenes ārsts. Ja kāds nezina, mans stāsts medicīnā ir vairāk par 30 gadiem, un vienmēr rodas jautājums, nu, куда тебя понесло? Jā, Мгм. tātad es teikšu tā. Pat cik formācija ir tāds, ka ierobežojuša, man ļoti patīk gari runāt, bet es sev saliku pa punktiņam, lai Bet es mēs vēl norunātu varēsim ļoti arī ātri. pēc tam, bet gan jau būs turpinājums tam visam, jā. Jā. Tātad, ko jaunu es uzzināju un apguvu, esot Dolaifu klubā. Nu, Mhm. pirmkārt, es pakāpeniski mācos runāt publikas priekšā un mācos formulēt savas domas īsi un skaidri, lai aiznestu savu svarīgāko ideju, ko es gribu pasniegt. Tas ir pateicoties Dolaifam, jo citur man nebija tādas iespējas šādi izteikties. Un to es mācos no pasākuma uz pasākumu, jo teorētiski to nevar apgūt. To var tikai darot, runājot un stāstot. Otkārt, es apgūstu tehniskās lietas, kuras es nekad iepriekš nelietoju, un es domāju, es nebūtu arī lietojis, ja nebūtu Dolaifs, jo bija jāiet laivā, tātad jāiet laivā. Es uzzināju, kas tas tāds laivs vispār ir. Bija jāiet jārunā zumos, tātad gāju un runāju, nevis tikai sēdēju šitā ar tējas tasīti un klausījos. Es sāku izmantot mākslīgo intelektu, kuru es noteikti arī nebūtu sākusi izmantot. Varbūt būtu kaut kāda, bet ne tik ļoti par viņu interesēsies kā tagad. Speciāli pat Mhm. pierakstījos kursos par mākslīgo intelektu, lai saprastu, ko kā darīt. Jā. Super. Es uzzināju ļoti daudz par dabīgiem produktiem, un es mācos šo te fīču,
kā aizvietot ķīmiskos medikamentus, ko lieto cilvēki ar dabīgajiem produktiem. Ir cilvēki, kas uz to atsaucās, ir, kas saka, nē, man lūdzu tabletes, ok, es tad arī ņiraspļējus, kā teikt, čai kofe, kā tu teici, Tieši tā. nevajag tēju, tad dzerat kafiju, viss kārtībā. Pateicoties Dolēvam, es iepazinos ar ļoti daudziem interesantiem cilvēkiem, ar kuriem es droši vien nekad nesatiktos un neiepazītos, un izrādījās, ka mums ir vienāds skats uz dzīvi, un tas vienmēr priecē, un tāpēc man vienmēr ir liels prieks satikties tieši klātbūtnes pasākumos, jo mēs apmainamies ar enerģiju, un tas mani uzlādē uz diezgan ilgu laiku. Starp citu, pavisam drīz mēs tiekamies Latgalē, ja? Jā, ja kāds vēl nav pieteicies, 12. jūlijā ir vēl dažas vietas. Es palēnām apgūstu tīkla marketinga pamatus. Vismaz es esmu sapratusi, kas tas par zvēru. Un es esmu guvusi skaidru priekšstatu par to, ka darbs ar savu komandu, tas ir darbs. Tas ir ļoti nopietnas darbs, nevis tikai, ok, davai reģistrējamies un nu viss notiks. Nē, Un ir tad tikai viss jāstrādā. sākās. Jā. Ir jāstrādā, jāiegulda savs laiks, savas zināšanas, un tas nav nemaz tik vienkārši, kā likās sākumā, jo izrādies arī tīkla marketings ir profesija, kura ir jāmācās tieši tāpat kā visas citas profesijas. Es teikšu tā, ka, lai kaut ko iegūtu, ir jābūt atdevēji. Ne tikai naudas ziņā, bet arī sava laika, savas enerģijas ziņā. Ja tu neko nedod, tu neko neiegūsti rezultātā. Protams, var arī čiliņā vienkārši pirkt labus produktus, būt vesels un viss kārtībā. Bet man labāk patīk aktīvā pozīcija, ja, kad es piedalos dažādos pasākumos, un ja tikai man dot iespējas arī runāju dažādos pasākumos. Un tas dod arī man lielāku pārliecību, es iemācos ļoti daudz ko, jo, lai cilvēkiem kaut ko stāstītu, nepietiek ar to, ko es zinu. Man ir katru reizi kaut kas jāizlasa, kaut kas jāpamācās klāt, kaut kas jāpaklausās, un es tiešām esmu bezgala pateicīga kompānijai, kad viņa man dod tādu iespēju. Es varu klausīties doktoras Valavājas lekcijas, no kurām es ļoti daudz ko uzzinu, kaut vai šī pēdējā lekcija, kas bija par ērcēm, man likās, par ērcēm es zinu visu. Vāc! Bet viņa to tā pasniedza. Tik interesanti, tik atraktīvi. Es kārtu reizi sēdēju pierakstīju un biju priecīga, ka mani neviens neizsauca, jo es dežūrā biju. Es meitenēm teicu, Dieva dēļ, ja ir iespēja, mani šo stundu neaiztiekat. Mani neviens neiztika, es biju ļoti priecīga. Es katru reizi priecājos par to, ka arī kompānija mums dod tik fantastisku iespēju klausīties tādus spīķerus, kas, patiesībā maksā ļoti lielu naudu viņu uzstāšanās. Mēs to dabūnam par velti. Un pēdējā šī te, Džanna, Svens, vienkārši tādi spīķeri, un mēs tā mierīgi mājās. Ar muti vaļā, jā. Un mēs mājās ar tējas krūzīti, vai ne, apmēram viss par velti. Lūk, tā kā, ko es gribēju teikt? Ir jāpiedalās pasākumos, ir jāiepazīstās ar cilvēkiem dzīvajā, un tad tu sapratīsi, ka tava vieta ir šeit. Un, biznes, protams, ir laba lieta. Es viņā neko daudz nesaprotu, tāpēc par to es nerunāšu, lai tur runā cilvēki, kas saprot, bet produkti ir fantastiski un cilvēki ir vienkārši dievīgi, kas šajā kompānijā. Paldies jums visiem, ka jūs te esat! Svetlana, paldies tev, un es atkal klausījos un atkal pierakstīju. Zinu, ko es tev gribu teikt. Es saku, kompānija mums dod to, kompānija dos to, bet pats lielākais paldies tev pašai, jo tu ņem pretī, dod visiem, paskaties, arī šobrīd, šodienas apmācības iespēja bija visiem. Jā, pietam par velti. Pagaidām, jā. Pagaidām, jā, par to jau arī iet runa, ja? Jo mums arī jāuztur kompānijas mājaslapa, ir organizatoriski momenti. Tieši tā, bet kompānija dod visiem. Arī Dolaife Latvija dod visiem. Ņem tie, kas grib paņemt, bet par to nav nekāda bēda. Kas grib, tas ņem. Kas negrib, droši, jums ir sava izvēle. Paldies tev par tavu pieredzi, jo es atkal sēdēju un māju ar galvu. Tieši tā, Zoomi, laivi, kas man būtu to pateicis, teiktu, kur te man grāmatvedībā, priekš kam man Zoomi laivi, ja? Tas ir iespējas. Tieši tā. Paldies tev par tavu pieredzi, un es šobrīd gribētu paaicināt Ilvu, kurai arī ir kolosāla pieredze, ja, kurai arī ir ar ko dalīties, un paklausīsimies, ko Ilva mums šodien pastāstīs. Labrīt, Ilva! Labrīt! Esmu Ilva, un tie, kas mani pazīst, esmu dabas cilvēks.
Un jā, te jau ļoti daudz ir pateikts. Te ir pateikts ļoti, ļoti daudz. Un tāpēc es labāk parunāšu par sociāliem tīkliem. Kā iziet no tās komforta zonas un kā es to sāku? Es biju bailīga kā apšu lapa. Un iedomājieties, ka šobrīd tā, kā jārunā ar jums, es uztraucos. Un saprotu vienu lietu, ka es baidījos pat iziet tiešraidēs. Un ļoti daudz cilvēkiem teicu, nē, tikai lūdzu nelieciet man runāt kamerā. Tikai lūdzu nelieciet man neko runāt. Es neko Es domāju, nedarīšu. daudzi šobrīd sēž ar atvērtu mutu un domā, ko Ilva baidās, nevar būt. Jā, Bet bija 3 gadi atpakaļ, tā bija. To vispār es sāku darboties tā riktīgi sociālos tīklos 4 gadu atpakaļ, un man lielākā daļa pieslēgumu ir caur sociāliem tīkliem. Tāpēc es arī par to runāšu. Un zin, kā ir, lai izietu no tās komforta zonas, sapratu vienu lietu. Pirmais ir ne runāt vai ieslēgt kameru, kā citi māca ieslēgt kameru un filmē, bet labāk pievienojies savam līderim. Uzaicini pati savu līderi uz kādu tiešsaisti, un līderis pats zinās, kādus jautājumus tev uzdot, un tad tev pazudīs tā baiļu sajūta. Tas ir pirmais. Nākošais precīzi, vismaz. ot vienkārši. Jā. Nākošais solis, ko mēs varam darīt, dalāmies ar savu dzīves pieredzi. Ne jau katru dienu tikai postus par produktiem, bet kaut ko daram. Es dalos ar savu ikdienu. Cilvēki man saka, Ilva, kur tu tik enerģija? Saka, kāpēc tev pietiek enerģija? Lūdzu, kur es rādu, kāpēc man pietiek tā enerģija. Tu arī kaut ko māki. Ja ir grūti to darīt, uzraksti 10 lietas, ko tu māki, tas viegli strādā. Nu, pieņemsim, tad tu dalīsies ar to lietu. Vai tu māki cept maizi? Pieņemsim, man tagad ir taro numeroloģija ļoti spēcīga, ko man patīk motivēt dabas lietas, ko es ēdu, kā es dārzu ravēju, ko es mēsloju. Viss kopā saliekot ar Duolife, tev jau gatavs produkts. Tev jau gatavs pārdošanas produkts. Un cilvēks pats pajautās. Un iedomājieties, man tagad sarakste notiek vispār ne ar 1, bet ar 10 jau. Es eju ārā no komforta zonas, vēl trakāk, trakas idejas attīstu un mācos ne tā, ka, es tur man viens tante teica, nē, es mācos no lieliem blogeriem, lieliem. Tie, kas pareizi māca runāt, ne jau tā, ka, es tev pastāstīšu par produktu. Nē, tev jādod enerģija, ko tu vari dot. Tieši tā. Wow, tev ir enerģija, tev ir zostāda, tev cilvēks ierauga, ka tu esi, ne jau tā, lēnu garu tu kaut ko stāstīt. Godīgi pateikšu, es aizmigt varu. Man, kad cilvēks, kas grib pārvilināt uz citu kompāniju, saka, čau, Ilva, man tev ir piedāvājums. Es saku, man tev arī. Nākamais. Un vārds pa vārdam, un tas cilvēks nopērk no manis. Es no viņa nenopērku neko. Tas ir tas mans tālāk, lai ilgi nerunā tieši tālāk. Es teicu, sāc darīt, ko tu māki. Viens posts tikai par produktu, bet par produktu arī neliec. Tādu uzrunājošu tekstu jāsaka ne jau tā, ka ko atrisinās, ko nē. Nē, tieši ar negatīvu teikumu. Sos, man ir tev risinājums. Rezultāts. Skatījumi 15,000. Šim sos, ko es iemācījos, ko es mācos no blogeriem. Tālāk, tavas stiprās puses. Arī ravē dārzu. Wow, es atradu iespēju, kā var mēslot tur nezāles, vai tur izravēt, vai apmiglot ar dabiskām lietām. Atkal, bet ar negatīvu. Tā nezāle jums apriebusies. Man arī kā ar to tik galā. Lūdzu, rezultāts. Tālāk, es ceru, ka palīdzēju. Nākošais vajag darīt, jo, zin kā ir, man arī nolaižas rokas. Man nav kas motivē, es motivēju sevi. Es motivēju sev no rītiem pati. Un tā, ka man cilvēki saka, ka fiziskās aktivitātes nevajag, vajag. Fiziskās aktivitātes tev motivē. Tu izej ārā kaut vai pavingro, paskrien. Tev jau pa galvu iet domas, un tu saproti, ko tu gribi darīt. Un tad tu ej ārā no komforta zonas un sāc runāt. Un ja es saku savai komandai, un ja tev ir problēma nākt un runāt sociālos tīklos, atnāc uz mani uz tikšanos, parunāsim, tev palīdzēšu atrast pa punktiem, kā sakārtot. Tāpēc rakstiet saviem līderiem,
ka jūs gribat iet ārā no komforta zonas, līderis tev palīdzēs iziet tiešraidē, viņš uzdos tev konkrētus jautājumus, kā tu ko vari darīt. Un viņš pat ieraudzīs, es pat ieraugu saviem cilvēkiem, es ieraugu, kur ir tas augšanas iespējas, kur. Un galvenais atceries, pozitīva atsauksme, ko tu saņem no katra cilvēka. Un tad strādāt pozitīvi tad, kad visu laiku iet uz augšu, kad tu saproti, ka tu maini cilvēku dzīves. Ne cilvēks mainās, bet tu maini kaut viena cilvēka dzīvi. Tā jau ir pateicība. Un, beigās ieteikums. Vajag iet uz pasākumiem, mācīties, pilnveidoties, meklēt iespējas un meklēt tos cilvēkus, kas tev uzrunā, ar ko kopā tu gribi darīt kaut ko. Un jā, un kaut kas ir jāiegulda. Tāpat kā es taisu pirmdienās askēzes, ieguldu arī tas caur to, godīgi pateikšu, arī ļoti labi strādāt caur tādu askēzi vai padošanos vai vienu dienu visumam apsoli kaut ko, tu saņems atpakaļ. To es pārbaudījusi uz sevi. Paldies visiem! Ilva, paldies tev! Es jau lasu komentārus, un es sēžu tik māju ar galvu, piekrītu katram tavam vārdam. I par enerģiju, i par to staigāšanu, ja. Daudzi jau zina, mums ir 10 000 soļu grupa. Ne jau tāpat mēs staigām, aiz nav ko darīt. Tieši tā ir enerģija, ja. Tā pārliecība, un es tevi pazīstu ne pirmo gadu, un domāju, tie, kas arī ne pirmo gadu piekritīs, kā Ilva ir augusi savā pārliecībā. Jūs jūtat pat caur ekrānu to, ka viņa runā skaidri un pārliecināti. Bet sākumā jau arī bija bijuši savādāk, ja, kamēr kaut ko tur sataust, atrodi savu ceļu, un tad, kad tu atrodi savu ceļu, tad tev neviens vairs no turienes nevar nobīdīt, ja. Un ļoti vērtīgi, manuprāt, tas, ko tu minēji par to, ka jautājat saviem līderiem. Tas tāpat, kā es vienmēr salīdzinu, jūs atnākat uz jaunu darbu, jums iedot, nosacīti datoru, es kā grāmatvedi reku tev jauna kompānija, programma, mapes, tiec galā. Man nav neviens, kas sēž un tur rociņu un izstāstā, zini, pagājušajā gadā bija tas, šeit ir tas, šis darījums tas un tas. Šeit tas ir. Jums ir cilvēks, kas ir izgājis šo ceļu, tāpat kā Inga Arume ir minējusi. Mēs kādreiz arī esam bijuši vienkārši kluba biedri. Tad esam ieguvuši pirmo statusu, otro un tā tālāk un tā tālāk. Ar kaut ko jau ir jāsāk. Ja? Un tā pārliecība un tā sevis atrašana, tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Paldies, dāmas, es vienkārši sēdēju un ar tādu lepnumu, ja jūs zinātu, kā mani, kā krieviski saka, raspirāla no lepnuma, reāli klausoties, ja? Un tā arī ir sevis pārvarēšana, tas ir solis uz priekšu, ja? Tā ir darīšana, nevis vienkārši blā, 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 bet reāla darīšana. Un jā, kā jūs ievērojat, daudzi ir pieminējuši, ir kaut kas jāiegulda. Jā, tas arī ir darbs, ja? Bet darbu var darīt smagi, vai darbu var darīt viegli. Darbu var darīt caur, kā lai saka, kalniem un tā tālāk var iet par smuku šoseju, ja? Līdz ar to nevajag laust celmus. Šoseja jau ir gatava. Iesēžamies un braucam. Lūk, un jā, tīri par to, ko es šodien arī dzirdēju, jā, par mārketinga plāniem, par biznesiem un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir mūsu otrā daļa, kas tūlīt arī sāksies pēc neliela pārtraukuma. Bet šeit man ir jācitē Sandra Sprindze, ko es nebeigšu citēt, tas droši vien būs man tagad arī tas atzinums, jā, kura par mārketingu plānu, kad mēs runājam, varbūt redzēt mūsu nelielo sarunu, arī teikusi, kā skolā esmu gājusi, matemātiku esmu mācījusies, jā, tieši tas moments nav nekas sarežģīts. Ja šīs mārketinga plāns, es domāju, ka daudzi man arī piekritīs, ja tā iedziļinās un paklausās un liekas, bet nav taču nekas traki, 2 × 2 ir 4. Kādreiz es to nezināju, tagad es to zinu. Vai ne? Uz šīs pozitīvās nots, jā, uztaisam nelielu pārtraukumu, un tad es ierakstīšu šo daļu un aicinu jūs nekautrēties. Arī tagad, starp citu, Telegramā, čatā aktualitātēs, jūs jau tagad varat izmantot to pauzīt un uzrakstīt, wow, mums te iet karsti, ja? Jo arī šādi ar savu piemēru jūs mudināt arī savus komandas cilvēkus pievienoties, kaut ko uzzināt jaunu un varbūt tieši vienu pagriezienu punktu sadzirdēt tā, lai pēc tam sanāk. Lūk, tā kā šobrīd man rāda 10:36, es aicinu 10:45 būt atpakaļ pēc tā paša linka.